veidojot stāstu par tevi, šis stāsts nebūtu pilnīgs, ja mēs neparunātu par skolu mazlietiņu, vai ne? Protams. Un Krimuldas vidusskolai šajā gadā paliks 40 gadi. Ir tā? Ir. Jā. Cik gadi no Krimuldas vidusskolas 40 gadiem ir tavējie? Nu, ja man jāsaka, tad visi 40 būs manēji. Nu, Klau, ja mēs tagad stāvam pie šīm durvīm un sākam rēķināt, tātad vidēji vienā gadā ir aptuveni 210 darba dienas. Ja? Jā. Ja tu katru darba dienu nāc uz skolu un ver šīs durvis, tad pareizinot ar 40, tas ir 8400. Bet tā kā tu skolā ne tikai ieeja, bet iznāca arī ārā, ja? Nu, domājams. Tad tas nozīmē, ka tu šīs durvis esi vērusi vairāk nekā 16,000 reižu. Kas to būtu domājis? Es nekad nebiju iedomājusies, ka varētu arī sarēķināt, cik tas ir. Skaitļi ir tāda fascinējoša lieta, ja? Nu, es teikšu, ka tas ir tāds ļoti cienījams skaitlis, vai ne? Cienījams. Tu sāki kā pavisam jaunu skolotāju, vai ne? Jā, es pabeidzu augstskolu. Un man laimējās tajā ziņā, ka sadale, kur strādāt, mums deva brīvu iespēju. Gadu pirms beigšanas teica, nu, ja jūs vēlaties, jūs varat arī izvēlēties paši, kur jūs gribat strādāt. Un es sāku interesēties, un tad es izdomāju, ka es gribu kaut kur pa vidu starp Valmieru un Rīgu. No vienas puses tāpēc, ka Valmierā dzīvo mani vecāki, un Rīga tāpēc, ka es dziedāju korī Juventus. Un man vēl šķita, ka man izdosies savienot, un es dziedāšu arī korī. Rezultātā es paliku skolā, strādāju šeit 1. septembrī ar pilnu jaudu, ar cerībām, ar optimismu, ar maksimālismu. Es uzsāku savus darba gaitas. Tu droši vien, Astrid, nezini tādu stāstu, ka mazliet vairāk kā 20 gadus atpakaļ mans dēls Arturs, kuru tu mācīji, un kurš pateicoties tev ir izlasījis vismaz arī dažas grāmatas. Ja? Tad, kad viņš beidza mākslas skolu, viņa diploma darbs mākslas skolā bija Krimuldas vidusskolas ārsienu krāsojumu meti. Un īsi pēc tam skolu pārkrāsoja, bet citā krāsā. Pasapņojam mazlietiņi? Pasapņojam. Pasapņojam. Kāds būtu tavs sapnis par šo skolu? Viens noteikti tas ārējais veidols, kur mēs redzam, ka laiks ir atstājis savas pēdas. Laika apstākļi arī savu ir atstājuši. Noteikti tas vizuālais skolas fasons ārieni būtu jāmaina. Bet domājot par skolu, es noteikti gribētu, ka arī daudz kas jauns ienāktu pašā skolā. Modernāks, mūsdienīgāks, bērniem interesantāks, kas varbūt arī līdz ar to pievērstu viņus tam mācību procesam, radošajam procesam, varbūt tā daudzpusīgāk, pilnīgāk un līdz ar to arī saistošāk. Tas varbūt ir viens. Nu, un otrs, kas jau, ko es vēl atceros, ka mēs jau arī gadiem esam runājuši par to, ka tā pārēja no skolas uz peldbaseinu, ka tā arī būtu ļoti nepieciešama, un tajā pārējā pat varētu būt tādas arī iespējas, kur bērni var savus darbus izstādīt, mākslas skolas bērni, jo arī tās izstādes, ko viņi šobrīd organizē, nu tā vieta ir tāda nost, un bieži vien tur tā kā speciāli jāiet, un kaut kā nav tā, ka tu ienāc skolā, vai esi tai skolas vidē vairāk, un tu uzreiz ar to sastopies, ejot cauri gaiteņiem. Tas varbūt man liekas, un, protams, Krimuldas vidusskola man bija, un es arī ceru un domāju, ka nākotnē paliek vidusskola, kas pulcē ap sevi un aicina pie sevis bērnus no visa novada un piedāvā augstvērtīgu, kvalitatīvu izglītību, kurā strādā arī jauni, radoši pedagogi, un aicinām arī nākt mūsu pulkā, pievienoties, lai skolas vide, kas mums patiesībā ir ļoti pateicīga mums šeit,
lai kopīgi mēs arī tajā nākotnē justos droši, pārliecināti. Un vecākiem gribētos bērnus vest uz mūsu skolu. Tavs publiskais tēls ir skolotāja. Bet man liekas, ka daudz nemaz nezina to tavu otro pusi, kāda ir Astrīda ārpus skolas. Vai ir kaut kas tāds, ko tu varētu atļauties mums izstāstīt, ko par tevi nezina? Nu, man gan ir licies, ka vienmēr par mani zina vairāk nekā es pati. Nu, tā ir latviešu klasika. Tas man ir vienmēr šķitis. Es pati pēc savas būtības vienmēr esmu bijusi aktīva. Man vienmēr ir interesējas ļoti daudzas lietas. Man vienmēr paticis iesaistīties, man vienmēr paticis piedalīties, un tad es raugos un skatos, kas ir tas, ko es arī pati varu izdarīt. Nu, bez tā visa, nu, tas jaunākais, tas aktuālākais varbūt ir, ka ir piepildījies arī vēl viena mana tāda mīļa aizraušanās, tas ir teātris, un šobrīd pavisam negaidot šajā gadā, šajā sezonā, man arī radās iespēja iesaistīties arī mūsu pašu amatieru teātrī un izbaudīt režisoras vadībā arī to aktieru mākslas pievilcību. Kaut gan jāsaka, ka mācoties skolā es jau mazliet spēlēju teātrī. Tu esi no Valmieras? Jā, es esmu no Valmieras Viestura vidusskolas un režisora Zigurta Ķestera vadībā arī spēlēju izrādi, bet tā kā mācījos mūzikas skolā, tad nevarēja divas lietas savienot un nācās izvēlēties. Un tas varbūt ir tas viens, kas man varbūt ir īstenojies beidzamajā laikā. Viena mana liela aizraušanās bija arī pateicoties manas skolas kolēģei - motokross. Un turpat gandrīz 2 gadu desmitus es biju atslieciniece, līdzdalībniece un atbalstīju, palīdzēju dažādos administratīvos jautājumos šī motosporta sacensību norisē. Un satiekoties ar daudziem izciliem pasaules arī motokrosa dalībniekiem. Un tas man bija tāds katru gadu pavasarim tuvojoties, vasarai tuvojoties, tā bija tāda neatņemama mana dzīves daļa, kur noteikti iesaistījos arī es pati. Vai tu kā skolotāja esi mainījušies šajā laikā? Domāju, ka jā. Varētu teikt, ka tu principā esi pieaugusi kopā ar Krimuldas vidusskolu, vai ne? Kopā ar Krimuldas vidusskolu un daudzas lietas, jo laiks jau pats prasa tev mazliet mainīties un domāt, ko varētu citādāk, ko varētu savādāk. Un arī vērtības mainās, arī uzstādījumi mainās, līdz ar to arī tu pats mainies. Ja tev būtu vēlreiz tāda izvēle, tu vēlreiz izvēlētos Krimuldas vidusskolu? Domāju, ka jā. Man patīk šī vieta, man patīk tie pirmie gadi, kas vispār sākās Krimuldas vidusskolā, man vispār bija tādi manis pašas pārņemti. Es domāju, ko es tikai tagad darīšu, kā es mācīšu, kā es pārliecināšu. Tas maksimālisms, tas entuziasms, man liekas, manī nav zudis. Mums aizmugurē ir vēl vienas durvis, kuras tu ver diezgan bieži. Un es saprotu, ka no šī gada vēl biežāk. Ja? Tas ir stāsts par teātri? Jā, tas ir stāsts par teātri, kas šajā sezonā ir kļuvis man tāds jauns izaicinājums, kuram es droši eju pretim. Es ļaujos, es gribu izbaudīt to, kas ir teātris, kā tas ir strādāt režisora vadībā. Un šobrīd mēs ar Imantu Ziedoni, ar viņa epifānijām dzīvojam un mēģinām pasauli skatīt caur krāsām, izdzīvot caur krāsām. Skolotājs arī ir pēc būtības režisors, jo katra stunda ir tāda maza teātra izrāde vai mazs mākslas darbs. Bet kā tas tagad ir klausīt kādam citam režisoram? Varbūt tas šķitīs neticami, bet es esmu sevi notvērusi pēdējā laikā, ka es gribu, ka mani kāds saka, kas man jādara ir. Tu esi paklausīga, ja? Paklausīga, es gribu kļūt paklausīgāk. Nu, īpaši ņemot vērā tavu specialitāti, ka tu esi latviešu valodas literatūras skolotāja. Nav tā, ka kādreiz liekas, nu ko viņš tur dara? Tas ir, domāju, tieši par skolu? Nē, es domāju par teātri, par režisoru.
Nē. Režisori man ir viss. Tas paklausīgā, jā? Nē, ir bijuši brīži, kad es saku, jā, kad man tīri tā emocionāli liekas, nē, es to nevaru, nē. Un režisors saka vārds, nē, nav tāda vārda. Ir jāmēģina, jādara. Un tad es saprotu, jā, tas bija mans. Tas, kas man ir raksturīgs, druscītiņ, jā, tas turēties pretim vai kaut ko teikt, nē, vai tikai tā kā es. Šajās reizēs man jāsaka, es tomēr uzklausu režisori. Astrīd, pastāsti man lūdzu par šo vietu, jo tai laikā, kad es dzīvoju Raganā, te vēl nekādas aktivitātes nenotika. Nu, šī vieta ir pateicoties mūsu amatieru teātra arī režisorei, kura kopā ar saviem dombiedriem vēlējās dažādus latviskās tradīcijās veidotus pasākumus, un viņai arī tā ideja par to, ka ne tikai tas, ka mēs dzīvojam Raganā, bet varbūt ar šo nosaukumu vienkārši, bet viņa gribēja parādīt un atspoguļot, ka vienmēr ir visos laikos bijuši cilvēki, kas redz tālāk, viņi saskatās, nojauš, apjauš, sajūt citādāk, un tādējādi no vārda redzēt, varam teikt, ir šis vietas nosaukums reģi. Tie, kas jūt, sajūt, izjūt, un tie, kas to vidi uztausta mazliet citādākā pārējie. Un tādējādi arī šeit dažādi gan latviskās tradīcijās balstīti pasākumi, un pirmais reģu pasākums, kas arī šeit aizņēma to lielo plašo šeit vietu, kur bija daudz darbnīcu, cilvēki aicināti, kas stāstīja gan par latviskām tradīcijām, gan par tējām, gan par rotaļas ejot un dziedot. Tas bija tas pirmais pasākums, kur mēs pat arī visi vakarā kopīgi nācām šeit un pulcējāmies, sanācām kopā, un pēc tam danči bija Tautas namā uz nebēdu latviskās dejas. Un tad jau arī šeit jāsaka, kopš arī ir Latvijas karogs, sarkanbalts, sarkanais, šeit mēs esam pulcējušies arī lāpu gājiens, kas mums bija pagājušajā rudenī ar mūsu jaunsardzes pārstāvjiem, ar bērniem, kas no mūsu skolas ir iesaistījušies jaunsardzē. Un šeit arī tādi nozīmīgi, būtiski arī Latvijai notikumi, pasākumi tiek atzīmēti. Vai tev ir svarīgi sajust gandarījumu par to, ko tu dari? Jā, man ir svarīgi. Man liekas, ka stāvot un skatoties uz šo māju, piekritīs, ka tu vari būt gandarīta? Es esmu ļoti, ļoti priecīga un es esmu laimīga, ka mums kopīgi izdevās īstenot projektu ar mājas iedzīvotājiem par mūsu mājas renovāciju, par tās saglabāšanu, atjaunošanu un daudz labāku sajūtu pašiem esot, dzīvojot savās mājās. Jo tas nebija vienkārši process. Daudzi mēs domāja par to, cik un kā un kādā veidā un ko tas prasīs. Bet tad, kad sasniedzām rezultātu, tad atzina, ka tas ir tas labākais, ko mēs izdarījām. Nu re, jo mums šī sarunu ciklā ir tāda epizode, kā būtu, ja nebūtu. Kas zina, vai Ragana 1, jā, Ragana 1, es kādreiz biju Ragana 2, tu esi Ragana 1, jā, mājas numurs. Kas zina, vai Ragana 1 būtu tikusi līdz savai renovācijai, tomēr kā valkonis tu nebūtu gājis pa priekšu, vai ne? Es uzņēmos, es sapratu, ka ir jādara, ka ja tā ideja ir iekustināta, ja tā laiva ir iešūpota, tad ar to laivu ir tālāk jādodas līdz mērķiem. Nu redz, tas atkal ir tas stāsts par to atbildību, vai ne? Par atbildību gan, jā. Es tev atklāšu vienu noslēpumu. Braucot uz šeieni,
Es piezvanīju mums abām kopīgam, zināmam, ļoti tuvam un mīļam cilvēkam Singitei. Jā. Singitei Daņļevičai. Un es viņai uzdevu jautājumu, Singita, ja tev būtu jāpasaka kaut kas par Astrīdu. Un Singita pateica fantastiskus vārdus, kuriem es varu tikai parakstīties apakšā. Ka, Singita teica tā, viņa teica, ka viņa nezina vēl kādu otru tādu cilvēku, kuram būtu tādas darba spējas kā Astrīdai. Un pēc tam viņa pielaboja un teica, jūs abas divas esiet vienādas, jums abām piemīt fenomenālas darba spējas. Paldies Singitai! Paldies ar Singitu! Man saistās ļoti labas atmiņas, siltas ar pirmo ienākšanu skolā, ar pirmiem kopīgiem skolas pasākumiem, skolotāju dienu. Tu biji viņai skolotāja? Ja, es viņai ārpus klases, ārpus stundām. Es biju tā skolotāja, kas varēja, ar kuru kopā mēs izdarījām ļoti lielas lietas. Paldies viņai. Nu redz, turpinām darīt. Turpinām.